Tas ir vecs Ventišs. Es esmu nācis no Ventspils, un tur bija kāps šerpāks nekā šitās. Un tur pagāja man arī bērnība, un es ļoti nevarētu iztikt nevienu dienu bez jūras. Man dzīvē bijuši tādi mirkļi, kad ir nācies dzīvot Argentīnā, Urugvajā, un diezgan ilgi. Un tur ir okeāns. Un okeāns ir patīkams, ārkārtīgi spēcīgi viļņi, ārkārtīgi spēcīgi akmeņi. Bet šis miers, šī dvēseles līdzsvara sajūta laikam ir iespējama tikai šeit. 1992. gadā, ārstējoties no smagas slimības Stradiņu klīnikā, Ivars uzrakstīja grāmatu atmiņu stāstu Ivars Ķesbers durvīs. Tā tas bija. Marts ir tas mēnesis, kas mūsu ģimenē ir Ivara zīmē, jo 1. martā ir vārdu diena, 13. martā ir Ivara dzimšanas diena, un tādēļ no vienas puses šis mēnesis ir skaists pavasara atmodas mēnesis, no otras puses viņš ir mazliet skumjš mēnesis. Bet es esmu ļoti priecīga, ka tieši martā ir iznākusi grāmata, un es esmu ļoti priecīga par šo dienu, jo, manuprāt, tik dažādu nozaru, tik dažādu vecumu, tik dažādu politisko novirzu ļaužu vienkopus var pulcēt tikai Ivars Ķesbers. Un paldies visiem jums, kas esat atnākuši. Liels prieks un gods šodien būt šajā pasākumā, un prieks un gods par to, ka Jūrmālas doma, kā saka, arī pielika savu plecu nedaudz, lai šis darbs taptu paveiks, taču milzīgo darbu, protams, paveikusi ir Dace. Par grāmatu neesmu vēl izlasījis, līdz apmēram 50. lapusē esmu ticis, jo dabūju tikai pēc dažām dienām. Tomēr uzreiz var pateikt, ko tas man nozīmē manai paaudzei. Faktiski es redzu šeit varbūt nedaudz, un tas ir pilnīgi saprotams sirmākas galvas nekā varbūt manai. Bet man ir 45, un ko tas nozīmē manai paaudzei? Ar to laiku, kad sākas grāmata, 88. 90. gads, tas bija laiks, kad es biju tikko pirmā kursā iestājies un tikko paņemts vēl kā pēdējais iesaukums padomju armijā. Tas bija tas, kur tur atlaida pēc tam, pēc pusotra gada vēl tie, kas jau mācījās. Toreiz mēs jau darījām, jau sapratām, bet šī grāmata ir tas, kas palīdz sasaistīt šo laiku, ko mana paudze, ko mēs esam izdzīvojuši paši un sapratuši apzināti, ar to laiku, par ko mēs varam jau lasīt vēstures grāmatās. Bet šeit ir daudzas lietas paliek skaidrākas. Grāmata ir vienkārši lieliski, to var lasīt, kā es uzreiz atceros, to var lasīt ļoti ātri, un viņi var lasīt kā tādu ātru, interesantu romānu, detektīvu romānu, bet viņi var arī lasīt ļoti lēni un uzmanīgi teikumu par teikumu, bet tur katrā ir ļoti daudz tās domas iekšā, un tas ir katrs uzreiz daudz ko paskaidro, kāpēc tā bija, kas notika, kāpēc, ko teica Vagris, ko teica, kas bija Kuka, šausmīgi interesanti. Ivars Straudiņš bija tas, kurš lika noticēt, ka šī grāmata ir iespējama, un ka viņi tiešām iznāks. Nekļūstam mēs jaunāk. Un es tomēr gribu pateikt Dacei lielu paldies par to, ka patreiz Ivars Ķesbers runā sabiedrībā. Jo nezinu, kādēļ jaunieši iedomājās, ka tā brīvība nokrit no gaisa, ka mēs saņēmām pilnīgi postījušu valstu, mēs aizmirstam, sākot no Kauliņa tēva, sākot no mūsu kolhozas priekšsēdētājiem, kas izveidoja fantastisku saimniecisku mehānismu. Jā, protams, varēja jau pateikt, ka visi tie ir sarkanie baroni, bet kas tad atved tehniku? Kas nodrošināja to? Un man ir liels paldies, ka Dievs man atļāvusi vienmēr rūpēties, jo ēst vajadzēja gan komunismu laikos, gan brīvvalsts laikos, un tādēļ, lai visiem veselība, bet jauniem gan vajag pateikt, kur ir brīvība. Un otrais, protams, mēs varam spļaut virsū Krieviem un Krievijai, bet mēs savu inteliģenci saņēmām no Krievi inteliģences rokām. Un to visi tie, kas bija Maskavā, gan var apliecināt. Un pirmais cilvēks, kas atzina latviešu neatkarību, nebija visa Amerika vai kādi citi, bet tas bija Boris Nikolajevičs Jeļcins. Un ja runājam par Molotov-Ribbentrop paktu, tad pakts bija Vācijā pie mūsu draugiem, bet pie mums neiedeva. Un tādēļ, lai slavu un vieglu smilts Jakovļevam, kurš tai laikā, es domāju, ļoti daudz ko riskēdams nolika uz galvu,
Molotov-Ribbentrop-Pakta oriģināli. Un lūk, kur ir tie visi sākumi, kam liecinieks bija Ivars Ķesbergs, kas to visu ir aprakstījis. Un par to vajag runāt, un par to nevajag klusēt. Paldies visiem! Paldies visam Jūmavas kolektīvam, lai jums veselība un vitamīni. Mans notikums notika 1977. gadā, kad es kā jauns Latvijas izlases basketbolists biju Zviedrijā. Tā bija pirmais mans brauciens uz ārzemēm. Un man bija 19 gadi, un Ivars Ķesbergs tolaik strādāja Latvijas, gribēja teikt, ka diemžēl tā bija PSRS vēstniecība, un viņš, kā teikt, uzņēmās par mūsu šefību, viņam lika uzņemties par mūsu šefību, to es nezinu, bet viņš bija tas, kas, teiksim, tātad mūs uzņēma gan silti. Bija viena smieklīga epizode, ko var saprast tikai tiešām cilvēki, kas ir man galvā, ka viņš mums ieved veikalā, kur pārdeva Toblerone, šokolādes un džinsas, kas tolaik varēja būt tikai tāda ekskluzīva lieta. Bet tad tas arī ir tā spilgtā epizode, kas palikusi. Protams, tālāk jau es sekoju, kas notika ar viņu. Un toreiz, 74. gadā, viņš man likās, par mani ievērojami vecāks, kaut kā mums šķiet tikai 10 gadi starpība. Un patiesi sakot, tagad zinot, ka viņš aizgāja 50 ar mazlietiņu, prom no mums, tad patiesi sakot, viņš tiešām nozīvoja vienu intensīvu dzīvi. Un varbūt šīs pasākuma sakarā es sev tādu vienu epizodu redzu, kas bija Ķīpselā šogad. Un Ķīpselā bija grāmatsvētki, un arī Ivara Ķesberga grāmata tikko bija, un bija ļoti, tāpat kā šodien, bija liela atsaucība cilvēku pirkt. Garām gāja viens mans paziņa no basketbola laikiem, un es viņam saku, kur grāmatas ir labas, un tu pēc, un vai pašķīst interesējies, un tur ir Ivars Ķesbergs. Un viņš man saka tā, es redz nevaru pirkt un viņu lasīt, jo mans sievstēls bija disidents. Un tad pārnākot mājās, es iedomājos, ka stipra būs tikai tā Latvija, kur mēs būsim dažādās partijās, dažādās ievirzēs vai dažādos uzskatos, tad mums kopā būs stipra liela Latvija. Un es domāju, ka Ivaram Ķesbergam tas bija tas sapnis, ko es, protams, viņu neesmu runājis, bet tādā pārliecībā paliek. Daudz jautā, vai tu to rakstīji? Nē, es to nerakstīju. Es rakstīju ievadu grāmatai, un Eriks Kambergs, kurš ir šeit, bija laipns un uzrakstīja ievadu pirmajai daļai Durvīs. Viss, kas ir grāmatā, tas ir Ivara paša raksti, Ivara intervijas, un tur ir tikai mans, Kambergs un Petera ievads. Katrai daļai pa vienai. Paldies, Erika, ka tu pareizi. Izmantot šo situāciju un uzrunāt jūs, jo šī auditorija ir pilna ar atmodinātājiem un atmodinātiem. Un šī auditorija tā, kur ir liela daļa no Latvijas stūrētājiem. Un tā kā Juris Visovskis teica, galvenais turēties kopā, un šeit kopā mēs esam. Un paldies, Dace, ka tu man iesaistīji arī līdzdalīgi. Un tas sākums bija Daces milzīgais kofers ar visu, ko Ivars ir sarakstījis un sarunājis. Un tad es teicu, Dacei, dod visu to koferi, es saīsināšu. Dace teica, nedošu, es partne to izdarīšu. Un izdarīju, jo mēs runājam par to, ka grāmatai ir jābūt tādai, kas labi turās plaukstā un kas nav pārāk bieza un neatbaida. Un šis ir tas variants. Paldies, Dace, ka tu biji paškritiska un izveidot grāmatu kopā ar līdzautoriem un līdzradniekiem tādu, kāda tā ir. Tas ir vēstures fragments, un šodien auditorija, ka es jūtu un tik daudz pazīstam ir, un ka visi nāk tādi sprigadi, tādi šalkojoši pavasarīgi. Un tas sasaucās ar Ivaru, kāds viņš bija, ka viņš vienmēr bija pārsteidzošs, vienmēr pozitīvi pilns,
un vienmēr pateica kaut ko vēl, un brīžiem pateica vēl kaut ko, ko tādā brīdī nedrīkstēja teikt, un tur ir tas Ivars spēks, kas pulcināja kopā tik milzīgi cilvēku daudz, un šodien arī sapulcināt. Paldies! Mani mīļie, šeit, Daugavas krastmalā, pie radioaparātiem, pie televīzijas ekrāniem. Man šodien gribās teikt tā, ka pirmais iespējas to, ko es redzu šeit, ir jūsu apkarotās sejas, jūsu dvēseli, jūsu griba strādāt pārbūves labā. Man tiešām ir spēks redzot jūs, un es uzdot sev jautājumu, vai arī agrāk esam to apzinājies, vai mēs paši esam to apzinājušies. Jā, ir bijuši tādi brīži. Atcerieties dziesmu svētkos, kad ir skanējis Līgo vakars, kad ir skanējis Gaismu pilns. Mēs arī esam bijuši apgaroti, spēcīgi. Un tomēr šodien mēs esam pulcējušies pirmai mūsu pārbūves īstai manifestācijai Daugavas krastmalā. Tāda nekad nacionāla manifestācija ar politisku raksturu nav bijusi. Es sveicu jūs šodien, un es esmu lepns, kad es esmu kopā ar jums. Man gribās uzdot vēl vienu jautājumu. Vai mēs šodien demonstrējam spēku? Jā, mēs demonstrējam savu intelektuālo spēku. Mēs demonstrējam savu garu spēku, bet nevis kara spēku. Šeit ir mūsu pārbūves spēks. Šodien mums ir jāapzinās, ka nevis tauta pret tautu, bet Latvijas tauta pret staļinismu, pret neostaļinismu. Tam ir jābūt mūsu lozungam, un tam ir jāapgaro mūsu tālākie darbi. Man šeit priekšā ir viens lozungs. Partija, ar ko tu esi? Jā, tas jautājums ir tieši man. Tas jautājums ir visiem Latvijas komunistiem. Ar tautu, jo citādi Latvijas komunistiskā partija nevar pastāvēt un nevar būt. Es domāju, ka mēs esam visu skaidru un gaiši deklarējuši. Latviešu valodai būt valsts valodai, vienīgai valsts valodai mūsu republikā. Mums ir skaidri un godīgi jāformulē Latvijas pilsoņu status mūsu republikā. Mums ir jāsasauc augstākās padomjas sesija, neatliekot šīs sesijas sasaukšanu. Es ļoti gribētu, lai šie aplausi, lai šīs apgarotās sejas un mūsu domas būtu zināmas pasaulā. Es ceru uz to, jo es ceru visiem veselīgiem spēkiem, kuri ir kopā ar mums, gan šeit, gan tribīnē, gan arī skatoties mūsu televīzijā un radio pārraidēs. Stiprināsim šos veselīgos spēkus. Tāpēc es vēlreiz gribu atkārtot, nevar būt Latvijā pārbūve un Maskavā nē. Var būt pārbūve vai nu nē. Un šodien visi tie, kas mēs esam šeit sapulcējušies, lai atceramies, ka mēs ar jums vai nu dzīvosim, vai aiziesim arī bojā. Pārbūve ir tikai viena, un tā ir kopīga. Par Ivaru es varu pateikt to, kas man visvairāk ir iespiedies atmiņā. Mums bija ļoti daudz saskaršanās, bet te jau Dats pieminēja to Jūrmālas konferenci, kas bija, man liekas, 86. gadā. Un tad tā sanāca, ka man vajadzēja tās intervijas taisīt. Tad Jūrmālā tas tepat notika, kur slavenais jaunais Vilnis vairs nenotiks. Pirmā bija toreiz tā konference, un kā jau tajos laikos, pa dienu safilmē, viss ir sarakstīts, un vakarā ir jāmontē, un kaut kad pēc panorāmas ir jālaid gaisā. Protams, ka tie laiki bija tādi jocīgi, jo vajadzēja atspoguļot, tā teikt, kā mēs tur cīnamies pa mieru un tā tālāk. Un tad es atceros, ka Ivars bija liels priekšnieks tobrīd, un es viņam saku, mēs bijām gan uz pusēm, jau es teicu, Ivar, klausies, kā mēs parādīsim šito? Viņš saka, 50 uz 30. Es biju pilnīgi šokā. Es saku, kā, mēs 50 rādam amerikāņus un 50% krievus. Viņš saka, jā, ieciekšā. Es domāju, aizgāju kaut kādu Rīgas vai maksimums rēdījumi. Un tad
mēs ir kā to tradīciju turpinām. Es saku, jā, jo viņš vienmēr gāja nostīties to samontēto materiālu vakarā, pirms tā ēst. Tad mēs ielikām to slaveno karodziņu Latviju un Ameriku, kurš tā, jūs visi droši vien atceraties, ja? Un tad viņš, es nezinu, kam viņš tur zvanīja, ar ko viņš tur sazvanīja, viņš atnāca un saka, jā, karodziņu izņem ārā. Tā mēs viņu, bet tā, ka viņš tik drosmīgs priekš tiem laikiem atļāva rādīt, jo es atceros, es toreiz dzīvoju, man liekas, Vecmilgrāvī kaut kur un braucu ar vilcienu, es dzirdu, kā aizmugurē. Cilvēki runā, redzēja televīziju, parādīja amerikāņus kaut kāds, tur tas runāja, teica, ka mēs esam okupēti, vispār tas cilvēkiem likās, tāds brīnums, ka to drīkst. Un tas, es uzskatu, bija pateicoties Ivaram Ķezberam. Paldies viņam! Un tad, kad es pirms šī pasākuma Rīgā šodien tikos ar dažiem žurnālistiem, es teicu, ka man jānāk uz šejieni ir. Visi domāja, ko lai saka par Ivaru Ķezberu. Nospriedām, ka pirmkārt, ka labs cilvēks ir bijis. Kolēģi atcerējās, ka viņš kādreiz ir palīdzējis iztikt no nepatikšanām Norikam Bulsonam, jo Bulsons dažkārt ar savu runāšanu radio un televīzijā, gan ar savu uzstāšanos kā mācības spēkam Mākslas akadēmijā bija varbūt parunājis kaut ko tādu, ko ne visai toreiz varēja. Un Ivars Ķezbers esmu palīdzējis kaut kā viņu izpestīt no nepatikšanām kādreiz. Mēs parasti Globus toreiz bija diezgan iecienīta skatīšanās Latvijas publikai, jo mūsu rīcībā bija ne tikai tas, kas parasti tika drukāts avīzēs, bet arī ārzemju izdevumi un tāpat speciāla literatūra par starptautiskiem jautājumiem, kas nāca no Maskavas it kā dienestu lietošanai. Bet tā gudri prāt pieejot, varēja atrast tur tādas vietas, ko varēja pastāstīt ar parastajai publikai, kas precē nebija toreiz. Tad, ko varētu noteikt šo visu uzstāšanos, Ivaru Ķezberu mēs atceramies, jā, vēl prātā nāk, ka viņš gribēja nodibināt Latvijas neatkarīgo komunistisko partiju, kas būtu atšķēlusies no PSKP toreizējās. Tā kā viņa ieguldījums, es domāju, kā to teica Hambergs, ka te ir atmodinātāji un atmodinātie. Es domāju, ka viņš bija arī atmodinātāju pusē tomēr. Toreiz mēs bijām tāds kodols neliels un Māri Trupmani arī tur bija. Un tad mēs tur ņēmāmies un cīnījāmies par to neatkarīgās kompartijas mantu. Ivars teica, ka mums vajag arī kaut kādu bāzi uz kaut kādu transporta līdzekļus un šitās mašīnu rakstīšanas iespējas un tā tālāk. Un tad tā cīņa bija starp neatkarīgo un to īsto, tā saucamo kompartiju. Rubiks tur pārstāvēja. Ivars vienā brīdī viņš saka, klausies, es te kaut ko sarunāju, kaut kādas rakstām mašīnas un kaut kādas lietas no tās lielās mājas. Ja? Jūs aizbrauciet pakaļ un tur dabūjiet šitās lietas. Bet no vienas puses viņš skatījās, ka ir vajadzīga kaut kāda materiālā bāze, bet, protams, kā jau ideoloģijas cilvēks, viņš saprata, ka nepieciešams ir galvenā ir kāda presa un tā bāze. Ja? Un tad vienā brīdī viņš saka, klausies, mums vajag ne tikai šito te, bet mums vajag arī cīņu dabūt mūsu rokās. Un viņš saka, bet ko tu domā, ja? Man viņš prasīja par to, kas varētu būt redaktors. Cik es iepriekš biju strādājis Rakstnieku savienībā, es viņam saku, klausies, ir tāds cienījams rakstnieks, Jakubāns Andris, ja? Es domāju, ka viņš varētu būt tas cilvēks, kurš tā sabalansēt tomēr šo laikrakstu varētu vadīt. Un tā arī tas tika virzīts un tā arī tas viss notika.
ko jūs teikt tiem skatītājiem, kas tagad sēž un klausās jūsos un domā, tas Ķezbers runā, viņš bijis komunists, ko viņā vispār nav vērts klausīties, tā ir tukša vieta. Es gribētu teikt tā, jūs paskatieties uz savu biogrāfiju pirmām kārtām, jūs paskatieties uz to biogrāfiju cilvēkiem, kas ir šodien politiski aktīvi. Es pieņemšu, nekādā gadījumā nevar pārmest mūsu prezidentam Guntam Ulmanim, ka viņš ir bijis 28 gadus PSKP biedrs un tā tālāk. Tā ir bijis mūsu paudzes biogrāfija, un ja jūs gribējāt būt interesants, gudrs un noderīgs gan Latvijai, gan savai ģimenei, gan arī pats sev, tad jums vajadzēja spēlēt tos spēles noteikumus, kādi bija uzspiesti. Ja? Un ja jums izdevās kaut ko izdarīt labu, man jau nosauktai gan mūsu sabiedrībai, valstī, gan arī savai ģimenei, tad tā sacīt, jums vajadzēja zināmā mērā ievērot šo spēles noteikumus. Es neuzskatu, ka man pagātne bijis tikai kļūdu virpulis. To, kad es kā nacionālais kadrs tika nosūtīts strādāt uz Zviedriju un strādāju pa protokolu šefu savam vēstniekam, tajā laikā PSRS vēstniekam, bet cits iespējas nebija, ja tu gribēji strādāt savā profesijā. Ja? Es 18 mēnešus esmu bijis pat sekretārs, ja, bet man izslēdz no šīs partijas par darbību pret šo partiju. Ja. Līdz ar to man nav diskomforta sajūta par pagātni, jo es esmu maksimāli darījis to, ko es varēju, strādājot gan vadot radio un televīzijas komiteju, gan būdams kultūras ministrs, gan būdams tos 18 mēnešus sekretārs, kamēr man izslēdza no partijas. Ienāca slēdz jautājums simpātisks, es skatos. Es tam uzdot jautājumus, es sāku runāt par dzīvi, par biogrāfiju un tā tālāk, un tad sāku runāt par darbu. Es saku, tur tā pieņemts, kā par to politiku runā maz, runā par tautsainību arī diezgan maz. Galvenais jau es saku, lai tiem jauniešiem mēs patiktu, jārunā par Latvijas kultūru. Viņš saka, jā, tas ir galvenais, jo pārējais uzticības. Es saku, tā nesakīs, šitoties es piesardzīgs. Viņš saka, jā, es saprotu, ka ar to jābūt piesardzīgām. Un es sapratu, ka tas ir tiešām zēns, kas saprot vietu. Un es prasu, kā ar angļu valodu. Angļu valodu es tā zinu, bet es mācīšos angļu valodu. Un tā viņš kļuva par Jaunatnes organizāciju komitejas atbildīgo sekretāru, un es uzskatu, ka 66. gadā Ivars Ķezbers iegāja politikā. Jo viņa tas darbs sākās ļoti intensīvi, viņš bija ļoti inteliģents, ļoti radošs, ļoti zinošs starp citu priekšējiem gadiem, un otrkārt viņš labi izskatījās. Viņš sevišķi meitenes ļoti patika meitenēm, to nevar darīt. Un šajā sakarībā es teikšu, ka šis zēns tajos gados man ļoti iepatikās. Un mēs dabīgi sadraudzējāmies. Jā, es biju 74. gadā Stokholmā, tā bija Latviešu diena Stokholmā, laikam tā saucās, 74. gadā. Tur bija uzstājās, es zināt, kori Imants Kokars, tur baletmeitenes bija ļoti laba trupa un vēl tur daudz kas un tā tālāk. Ir dabīgi, vienā no baznīcām man nejauši pienāca, nejauši es tā saku, Bruno Kalniņš. Varbūt daudz tā publika zina, kas ir Bruno Kalniņš. Un mēs sākam runāt. Bet viņš ir Bruno Kalniņš, kurš izgājis visu dzīvi aizpildis kaut kā konspirātors. Viņš skatās uz altāru un ar mani it kā runā, bet it kā es tikai sēžu blakus. Es sapratu, viņa paņēmiet, es runāju. Mēs izrunājamies gari, un man patīk tās beigas, kas ar Ivars saistās. Bruno saka, bet tev tā Stokholma, taču rodīt, jāiepazīstās kaut kā. Es saku, nē, man ir Ivars Ķezbers, viņš strādā konsulātā. Viņš saka, jā, jauks zēns. Viņš varēja daudz ko darīt, bet viņš ne tai varēja kalpo. Un tad viņš tā brīdi padomāja, bet var jau pašam velnam kalpot, ja tas der tikai Latvijai. Tas man patīk, tas Bruno Kalniņš. Es to atkārtos ar citu pēc tam Ivaram. Viņš saka, jā, tas ir interesanta personība. Izrādās, ka viņš bija ar viņu arī pazīstams vēstniecībā. Pirmām kārtām vislielākais paldies par šo grāmatdacē.
Tas ir milzīgs darbs, un es domāju, ka to vienkārši vēl uz laiku grūti novērtēt. Un es tāpatās, kā visi cilvēki mūsdienās dzīve iet uz priekšu, un mums ir ikdiena, un tā ir ļoti steidzīga, un viss, kas aizmirstās, ir kā daudz, kas aizmirstās, ko varbūt nevajag. Un tad pēkšņi 2 nedēļas atpakaļ man rokās nonāk šī grāmata, un it kā liekas, ka laiks apstājās, un gribas tikai lasīt, un dzīve aiziet, tie 20 un vairāk gadi aiziet tā kā tādā filmā viss priekšā. Un šodien atnākot šeit, ieraugot cilvēks, pēc kārtas ieraugot Robertu, kurš runā, teiksim, par Bebru klubu, un viss tas bija tas laiks, Roberts iepazinās arī, es iepazinos tais pašos gados, tie ir tādi jaunības laiki, kas ir atmiņā ar dažādām tādām jaunības lietām. Tad nāk pretī Dainis Zelmens, un viss Zviedrijas 5 gadi aiziet diena pa dienai. Un Zviedrijas gadi, es gribētu teikt, ka tie bija ārkārtīgi dodoši, jo daudz cilvēku, kas ir šeit, mēs tikāmies ar jums Zviedrijā, un tie izveidoja arī tādas sirsnīgas draudzības, tādas gan ar tādiem ievērojumiem cilvēkiem kā Paula kungs un Peter kungs, un tāpat tās Imants Kokars un daudz, ar kuriem, un Nora un Viktors, ar kuriem pēc tam ilgu gadu garumā bija draudzība, un tā varētu uzskaidīt vēl un vēl. Bet lai mazliet neatkārtotos to, ko visi jau mēs zinām, jo lielākā daļa mēs visi esam vienos un tajos pašos gados Ivaru pazinuši. Es gribētu vienu tādu lietu pateikt, ko iepazīstoties, kas mani pārsteidza, jo, ja mēs padomājam, ka Ivars ir dzimis 44. gadā, tad jūs iedomājaties skolas gadi viņa, 50. gadi, 60. sākums, kad viņš jau students. Un tad, kad mēs iepazināmies 68. gads, viņš runāja angliski. Viņš bija mācījies skolām Ventspilī, pirms tam arī citās skolās, un rodas jautājums, kā cilvēks tik brīvi, diezgan tekoši var runāt angliski un klausīties BBC. Tad viņš stāstīja, kā viņš mācījies angļu valodu, un tas pierāda, ka cilvēkam bija tāds skatījums pilnīgi tā kā laikmetiem pāri, es gribētu teikt, jo viņš angļu ierakstus dabūjis, viņš lika uz magnetofonu vecā aidas vai kā sauc ar lentinieku to, viņš viņu turēja ar roku, lai viņš iet lēnām, lai viņš varētu saklausīt vārdus, lai viņš viņus varētu uzrakstīt, lai viņš varētu ar vārdnīcu iztulkot šos vārdus, pēc tam laist ātrāk šo un pareizi izrunāt šos vārdus un runāt angliski, vai ne tā viņš pašmācības ceļā bija iemācījies angļu valodu. Tas vispār, man liekas, saprotot angļu valodas nozīmi kaut kādos 50. gados un 60. sākumā, tas vien, man liekas, liecina par to, ko ārkārtīgi tādu lielu talantu un arī tādu erudīciju. Un es gribētu vēl teikt, ka droši vien, ka lielākā daļa man piekritīs, ka tiešām viens no erudītākajiem cilvēkiem visās jomās, ļoti daudzās jomās, visās nekad nevar teikt, kāds vispār mums ir pazīstams lielākā daļa. Un tad es vēl gribētu tikai piebilst to, ka viņam bija dažas tādas sirds lietas, vai ne, teiksim, arī viena no tām bija globus. Un tad, kad šeit pieminēja, vai ne, tas bija tas, kas viņam ilgus gadus, tad, kad viņš strādāja gan centrāla komitejā, gan centrāla komitejā, vai ne, globus bija tas, pie kā viņš varēja piesiet sirdi, un īpaši jau kopā ar saviem tuvākajiem līdzgaitniekiem šai ziņā Mauritu Bulsonu un Nikolai Neilandu, kas bija viņiem tādi ļoti tuvu cilvēki garīgā ziņā un arī tuvu ģimenes draugiem. Atskatoties uz Baltijas valstu savstarpējām attiecībām, mūsu asamblejas starpsesiju posmā ar patiešām gandarījumu varam atzīmēt, ka tieši šajos mēnešos mūsu valdības parakstīja un visu 3 valstu parlamenti ratificēja līgumu par brīvā lauksaimniecības un zivju produkcijas tirgu izveidošanu. Atcerēsimies, kolēģi, ka vairāku Baltijas asambleju garumā tā ir bijusi mūsu griba un mūsu iniciatīva. Tagad šis visnotaļ nozīmīgais solis ir spērts. Vakar, konkrēti tiekoties ar Latvijas premjerministru Šēles kungu, prezidijs vēlreiz konkretizēja un ieskicēja dažus tālākās virzības modeļus. Jūs zināt, ka mūsu mērķis ir virzīties vienotas muitas unijas virzienā, sakārtot likumdošanu, kas dotu vienādas darba iespējas un sociālas garantijas Baltijas telpā,
Un mēs pat izteicām tādu priekšlikumu un tuvāko pusotru, 2 gadu laikā koncentrēt šos pūliņus, kas arī ir šis darbs un virzība Eiropas Savienības augsto standartu virzienā. Aizritējušā pusgadā mums ir bijuši gan savstarpēji panākumi, risinot okupācijas režīmu atstāto mantojumu un veidojot vienotu reģionālu politiku, gan arī sarūktinājumu brīži. Taču arī tiem mēs esam tikuši pāri. Pirmo reizi Latvijas un Igaunijas valstu vēsturē ir stingri noteikta un parlamenta atbalstīta sauszemes un jūras robeža. Paldies zviedru kolēģiem, zviedru ekspertiem, viņa atbalstam, kuri palīdzēja mums panākt kompromisu. Šajā kontekstā ir jāatzīmē, ka beidzot ir sakustējies arī Valkas un Valgas samilsušais cilvēku pārvietošanās un vietējo ekonomisko sakaru jautājums. Tajā pat laikā gan draugi, gan nedraugi, katrs ar savām cerībām vēro Latvijas un Lietuvas ielgušo disputu par jūras robežlīniju, kas skar šelfa potenciālo naftas iegulu izmantošanu. Domājams, ka vismaz Baltijas asamblejas delegācijām ir jānonāk līdz kopsaucējiem, un proti, šī problēma būtu atrisināma vēl šajā gadā. Kompromisa rezultātā. Esmu pārliecināts, ka ir vajadzīga politiskā griba, nevis gaidīšana uz starptautiskām tiesām vai vidutājiem. Sanāca tā, ka es viņu aicināju ar uz tādu diezgan lielu avantūru, kas tajā laikā bija vēl tiešām avantūra, nāk uz Fonda drošību, Mīglā Tīta organizāciju, kur arī nebija nekas skaidrs, vai mēs eksistēsim, vai mēs dzīvosim, vai mēs paliksim dzīvi vai nepaliksim, bet viņš piekrītāja. Jo laikam tā ideja viņu ieintriģēja, viņš tāds ir kaismīgs cilvēks, ja viņš saprot, ka viņš var pielikt savu roku. Un tā viņš parādījās Fondā drošība. Es nestāstīšu, kā mums tur gāja, tā jau ir cita opera un cita vēstures lapusi, bet viņš bija tas, kas Latvijas policiju izveda starptautiskajā līmenī tieši Ivars Ķezbers. Un mēs iestājāmies toreiz Starptautiskā policijas asociācijā. Viņš norganizēja vizīti uz Dāniju. Neviens cits nevarēja norganizēt. Es nerunāšu par oficiālām institūcijām, kurām bija vēl tālu un dikti jāmācās, kā to vispār dara. Ivars to norganizēja skaisti. Mums pieņēma fantastiski augstā līmenī. Latvijas policijas vadības turien tika aizvesta. Aizlidojām mēs, protams, tajā laikā arī fantastiskā variantā lidmašīnu. An-24 man tā liekas. Bet tie kontakti bija jau tad, kad mūs pieņēma ārlietu vienu no vadošajiem Dānijas ārlietu institūta speciālistiem, kā mums runāja par starptautiskām tēmām. Un ka Ivars diskutēja ar viņiem un apmainījāmies viedokļiem, es jau tajā laikā sapratu, ka atrasties viņam ir liels gods, jo daudz ko tu var mācīties. Jo mēs jau tajā laikā neko īpaši nesapratām, ko, kā, uz kurieni skriet, ko darīt un tā tālāk. Valsts tikai veidojās. Pēc tam nāca nākošais viņa periods, kad tapa saimnieks, nedemokrātiskā partijas saimnieks, bet tieši saimnieks. Un Ivaram es piedāvāju nākt aktīvi darboties tajā politiskā organizācijā. Viņš uzreiz negāja. Neskatoties to, ka mēs bijām 3 mēnešu laikā vinnējuši vēlēšanas Rīgā, viņš palīdzēja, bet viņš nestājās. Es ar viņu daudz reizi runāju, mēģināju saprast, kas viņu attur. Un sapratu, ka attur nevis bailes no šīs soļas, bet attur, vai viņš ir vajadzīgs Latvijai. Es domāju, daudz klātesošie, kas sēž zālē, kas ir aizgājuši no aktīvās
sabiedriskās dzīves vai no politiskās dzīves, diezgan bieži izjūt to jautājumu, vai šodien es esmu vajadzīgs. Konkrēti šī situācijā Latvijā. Un nevaram spērt šos soļus. Ivars ilgi domāja un beidzot piekrīt. Ko mēs ieguvām? Mēs ieguvām ļoti gudru, talantīgu cilvēku, stratēģi, kurš redzēja perspektīvas, kurš mācēja pārliecināt sarunu partnerus. Viņš vienmēr piedalījās sarunās. Un to viņš, jūs ziniet, tie, kas viņu pazīst, viņš nekad neteica tieši, ka jādara tā un tā. Vēl jau vairāk zinot manu raksturu, es domāju, daudz klātesošie zina, kā ar mani strādāt nebija viegli, arī raksturu dēļ, nekad nebija konflikta situācija Ivaru pa vienu, pa otru tēmu. Viņš mācēja pārliecināt, parādīt šo ceļu, bija gatavs diskutēt, bija gatavs uz piekāpšanos. Un tas bija tik skaisti un patīkami, ka cilvēks, kurš ar viņu darbojas kopā, nejūt no viņa spiediena. Tā ir reta īpašība, jebkuram politiķim virzīt procesu tā, lai nejustu šo roku, šo viņa domu. Tāds bija Ivars. Viņš ir ļoti daudz ko izdarījis, lai mūsu valsts būtu tāda neatkarīga. Arī, lai neatkarības procesu mēs sagaidītu ar izglītotu tautas daļu, kur daudz ko mācījās no tādiem cilvēkiem kā Ivars Ķesbers un no ļoti daudziem citiem, kas ar viņiem veda dialogu. Vai tādi laiki var atkārtoties, ka politiķi ar mums vedīs dialogu? Varbūt tikai ekstremālās situācijās. Tas laiks bija pārmaiņu laiks, un tādā laikā dzīvoja leģendāra persona Ivars Ķesbers. Cik daudz jūs esat sasniegts? Cik daudz ir bijuši tādi kāpumi, kad faktiski esat pašā spicē, un cik daudz ir bijuši tā, kad faktiski aizmirstāt? Ziniet tā, es domāju, ka nekad dzīve nav kaut kas tāds lielceļam veidīgs. Ja? Dzīve ir, zināmā mērā, iešana caur mežu, pie tam brikšņēnu mežu. Domāju, ka es pašlaik esmu tādā mežmaliņā, kurā es redzu kaut kādu etapu skaidrību, ja? Vismaz savā posmā, bet es neko nenožēloju no savas iepriekšējās dzīves, jo es uzskatu, ka es nekad neesmu bijis konfliktā ar likumu un ar savu sirdsapziņu. Ziniet, es domāju, ka mēs pārāk viegli esam ietekmējami. Ja? Jūs atceraties mūsu vēl neseno vēsturi, kad mēs cerējām, atbrauks latviešu emigrantu pārstāvji un viņi daudz ko izdarīs. Jūs atceraties, mēs balsojām par viņiem un iepriekšējās prezidentu vēlēšanās bija 2 kandidāti, kas ļoti cīnījās un tā tālāk. Es domāju, ka šis etaps ir kā pārgājis. Ja? Mēs sapratām, ka ir atsevišķi interesants personības, kas ir šeit ieradušās, bet nekāda brīnuma nenotiek. Nākošais brīnums, ka kāds no malas mums kaut ko pienesīs. Tā nebūs nekas, mums pašiem jāstrādā. Un vēl, ne katrs ievēlēts politiķis ir godīgs. Ja? Un es domāju, ka mēs bieži vien domājam tā, ka ja mēs esam ievēlējuši, un ja viņam aiz viņa stāv 10 000 balsis, ka kaut ko viņš pārstāv skaidru un tīru, es domāju, ka politikā ir ļoti daudz netīrības. Un ja mēs nemēģināsim atrast šos tīros no netīros atsijāt, tur vēl viens profesionāļi. Jūs saprotiet, profesionāļi tomēr ir profesionāļi. Un es atbalstu jaunību un jaunas cilvēks, bet ticiet man, kad fizikā var atklāt likums 20 gadu vecumā un šahā var kļūt par pasaules čempionu, bet politikā, redzēt, ir vajadzīgi puni un dzīves pieredze. Un es tāpēc vēlreiz atkārtoju, ka man patīk profesionāli pieeja daudziem jautājumiem. Ja jūs šobrīd tapt ievēlēts, pieņemsim, par Latvijas valsts prezidentu, kas būtu jūsu pirmie soļi? Godīgi sakot, man ir daudz dzīvē bijuši sapņi, bet ne tādi. Pirmkārt, es gribētu, lai tauta zinātu skaidri man programmu. Ja? Ir jābūt šādai programmai. Un pirmkārt, ko es pateiktu, mīļie cilvēki, prezidents jāievēl visai tautai, nevis 100 deputātiem, lai ar cik viņi būtu skaisti un ģeniāli, ja viņi tā domā. Es neesmu tas vienīgais no 99, kas nedomā tā. Bet tad es būtu par visas tautas ievēlēt prezidentu, par to, ka satversme ir nenoliedzama novecojusi un daudz kas ir jāgroz viņā, pamata var būt,
bet viņi ir jāmaina konstitucionāli likumi. Un es uzskatu, ka ir jābūt skaidrai, progresīvai politikai, gan realizēt ārpolitiku, gan it īpaši Baltijas telpas sakārtošanā. Katrā gadījumā ir vajadzīgs lielāks lidojums, jūs saprotiet, un ir jāspēlē kā kanādas hokejistam līdz pēdējais svilpē. Es nevaru cienīt to prezidentu, kas pusgadu pirms viņa pārvēlēšanas sāk domāt, kā saglabāt savu krēslu. Es uzskatu, ka tā nav vērts. Ziniet, man nepatīk tas, ka daudzi ir vīlušies demokrātiskā Latvijā. Es nezinu, cik jūs to jūtat, bet es bieži vien jūtu, vai tādēļ mēs, var sakot, patiešām esam gājušajās 80. gadu beigās milzīgās masas demonstrācijās, pasākumos, izdarījuši šo politisko spiedienu un tā tālāk. Man otrs nepatīk, kad ir cilvēki, kuriem ir maza dzīves bagāža un zināšana bagāža, ļoti grib kļūt ātri bagāti un ļoti grib to izdarīt uz citu rēķinu. Es, godīgi sakot, uz to nebiju arī daudz rēķinājis. Es biju iedomājies, ka būs vēl, zinām, tāds dzirksts saglabāt, Latvijas intereses. Ja? Šodien bieži vien runājot ar politiķiem un politiskām partijām, jūs tādu iedzienu, ka Latvijas intereses nedzird. Ja runa, bet kas man par to būs un kā mēs sadalīsim? Ja? Un tas man stipri vien traucē. Jā. Pie katra cilvēka, pie kā mēs braucām, es lūdzu ierakstīt, ja tas ir iespējams, jūsu dzīves moto, un pēc tam arī viņu nolasīt. Tā, es uzrakstīju ļoti vienkārši tos vārdus, ko es jau teicu, būt saskaņā ar savu tautu, savu ģimeni un savu sirdsapziņu.